Sveiciens visiem mūsu interesantajā lekcijā. Mēs šodien runāsim par atmiņu, par smadzenēm, par to, kā mēs varam veidot savu dzīvi, lai mēs atceramies tad, kad mums vajag atcerēties, un to, ko mums nevajag atcerēties, vai to, ko mēs gribam tā kā aizmirst, lai mēs varētu no tā atvadīties, un tas mums nebūtu galvā ieciklējies. Un šovakar es, Inga Žentiņa, kopā ar savu brīnišķīgo kolēģi Diānu Peleku, mēs šodien jums vedīsim tādā ceļojumā pa smadzenēm un atmiņām. Mana pieredze ar veselību, vispār ar holistisko, ir jau no agrām jaunības dienām, kad sāku strādāt svaru vērotājos, un man tas aizveda dziļāk iedziļināties tieši kā holistiski, ne tikai ar uzturu, ne tikai ar vitamīniem, bet tieši kopsumā mēs varam nonākt pie tiešām brīnišķīgas veselības. Šobrīd es vadu lekcijas, es palīdzu arī klientiem, interesantiem, entuziastiem, kas grib tiešām līdz sirmai vecumdienai būt ar skaidru prātu, tā arī pa to veselības ceļu iet. Šodien es būšu kopā ar Diānu, un mēs abas divas jūs kopā vedīsim cauri tam, ko tad darīt un kā darīt, lai mēs līdz sirmam vecumam būtu pie skaidras apziņas. Sveiciens, labvakar visiem! Jā, arī mana pieredze ir diezgan pamatīga, ja mēs runājam saistībā ar atmiņu, ar fokusu, ar koncentrēšanos, jo mana atmiņa ļoti cieta pēc visiem zināmās pasaules pandēmijas, kad es tātad piedzīvoju šīs pēc Covid sekas un pamanīju, ka man ļoti sāk buksēt mana atmiņa, mans fokus, manas darba spējas bija ļoti pavājinātas. Es tā kā pēc darba dienas beigām jutos ļoti novājināta un bez koncentrēšanās spējām, un tad es sāku rakt dziļāk, kas tad ir vajadzīgs manām smadzenēm, un, protams, tagad ir viss atjaunojies, uzlabojies, un kādi ir tie rīki, kā mēs to visu varam atgūt, jo nav jāsamierinās, ir jāmeklē risinājums, par to visu mēs šodien pastāstīsim vairāk. Un tātad šodien mēs runāsim par to, kā mums saglabāt atmiņu. Būtiskais jautājums ir mums saprast tā, ka neviens cilvēks, kurš vecumdienās piedzīvo sliktu atmiņu, vai pat arī jau diezgan jaunā vecumā mums cilvēks ir saskārušies ar to, ka ir grūti atcerēties, ir grūti koncentrēties. Un neviens no sirmgalviem, kas varbūt 80 gados piedzīvo kādu no atmiņas traucējumiem, gaidīja vai sistemātiski strādāja un teica, kā es gaidu vecumdienas, kad es neko neatcerēšos un es darīšu visu iespējamo. Parasti cilvēki saka, ka tas uznāca pēkšņi, ka tas notika pēkšņi, ka viņi nesaprot, kā viņi nevar atcerēties, kā viņi nevar koncentrēties. Un šeit ir mums būtiski saprast, ka šie soļi, viņi sākas jau pakāpeniski. Un mēs šodien, mūsu mērķis šai sarunai ir ne tikai paklausīties lekciju, jo jāsaka, šis disclaimers, lekcijas noskatīšanās negarantē tev labu atmiņu, ir kaut kas jādara. Un šodien mēs strādāsim ar tiem instrumentiem, ko mēs varam darīt fiziski, un mēs arī dosim konkrētus ieteikumus, ko tu vari pielikt no uzturvielām, ko tu vari darīt, lai sev jau ikdienā nodrošinātu labu atmiņu, koncentrēšanos, un arī nodrošināt to, ka tu pasargā to, ka tu vecumdienās zaudē šo atmiņu vai piedzīvo kādu no slimībām, kas ir saistītas ar atmiņas traucējumiem. Un šeit mēs redzam smadzeņu uzbūvi. Ja mēs neiedziļināsimies šodien fiziskajā uzbūvē, jo tiešām šī tēma ir ļoti plaša, smadzenēm ir ļoti daudz sastāvdaļas, un tur tiešām var runāt par vienu talāmusu vai hipotalāmusu vai hipofīzi ļoti daudz un smalki. Mums šodien ir būtiski saprast, kas veido labu atmiņu un kā mums pasargāt sevi no sliktas atmiņas. Un mēs paskatīsimies tādu ļoti nelielu īsu video, es ceru, ka mums izdosies šo video noskatīties, tieši par to, kas veido mūsu atmiņu. Cilvēka smadzenēs vidēji ir 10 miljardi nervu šūnu. Savienojums skaits, kas nodrošina saziņu starp šīm šūnām, ir 100 triljoni. Cilvēka prātam ir ļoti grūti aptvert skaitļa 100 triljoni nozīmi. Lai vizuāli iztēlotos šī skaitļa nozīme, iedomājieties milzīgu teritoriju, kas ir 10 reizes lielāka par Turcijas platību. Ja iedomājamies, ka visa šī teritorija būs blīvi apstādīta ar kokiem, un katram kokam būs 10 000 lapu, tad visu koku lapu skaits būs aptuveni 100 triljoni. Tas ir vienāds ar nervu savienojumu skaitu, kas ir mūsu mazajās smadzenēs. Savukārt informācija, kas smadzenēs tiek pārraidīta pa šo milzīgo nervu galu daudzumu, pārvietojas ar neiedomājamu ātrumu. Ar ātrumu 315 km/h. Nervu gali, kas no smadzenēm iet uz organismu, pilda sava veida ātrgaitas automaģistrāļu funkciju, nepārtraukti pārraidot informāciju no smadzenēm uz ķermeni.
Citiem vārdiem sakot, smadzenēs katru sekundi notiek neticams kustības un procesi. Starp ķermeni un smadzenēm katru mirkli notiek informācijas pāra tūkstošiem dažādu impulsu, informācijas un ziņojumu. Turklāt ir zināms, ka 1 minūtes laikā smadzenēs notiek no 10 000 līdz 1 miljonam dažādu ķīmisko reakciju. Jā, tātad šajā īsajā filmiņā mēs vizuāli iztēlojamies, cik vispār mūsu tiešām mazajās smadzenītēs, kādas fantastiskas funkcijas notiek, ja, lai mūsu domāšana, lai mēs uztvertu, lai mēs ikdienā funkcionētu, kas viss notiek mūsu smadzenēs. Un kā jūs zinat, kad kreisā puslode mums vairāk atbild par vārdiem, par loģiku, par domāšanu, un labā puslode vairāk atbilst par redzi, par mūziku, par tēliem. Ja tev ir bērni vai mēs esam skolotāji, mums ir būtiski saprast, kā mēs attīstamies jau no bērnības. Kad meitenēm pirmā attīstās kreisā puslode un puikām labā. Un bieži vien es arī esmu 2 puiku mamma, un mēs bieži gribam salīdzināt, un lai puikas uzvedās tā kā meitenes, lai viņi būtu mierīgāk, lai viņi būtu kārtīgāk, lai viņi tur neskrien. Šeit mums kā mamām, kā skolotājām, kā omītēm ir jāsaprot, kā mūsu smadzenes funkcionē, lai mēs jau no bērnu dienām attiektos gan pret saviem bērniem pareizi, lai mēs viņiem veicinātu šo domāšanu, šo attīstību, lai mēs saprotam, caur ko viņi mācās, ja? Jo, piemēram, atmiņas traucējumi mums var sākties kā bērnībā. Citreiz ir bērni, kuri jau piedzimst ar kaut kādiem traucējumiem. Arī tur mūsu pieredzē ir brīnišķīgi stāsti, kur iedodot pareizās dabas vielas var ļoti labi attīstīt gan motoriku, gan kustības, gan domāšanu. Citreiz ir, kad ar kaut kādām potēm cilvēkam tiek ietekmēta smadzeņu darbība vai attīstības traucējumi rodas tīri no tā, kad mēs saņemam dažādas veida vakcīnas. Vai arī vecumā ir tas, kad ir šie te bojājumi, kur vecumā pasliktinās atmiņa. Protams, atmiņu var arī traucēt tas, kad mums ir fiziski kaut kādas traumas, bet bieži vien mūsu šī atmiņa bojājās no tā, no ko mēs ikdienā darām. Un tātad mūsu smadzenes sastāv 75 līdz 80% ūdens, kas ir ļoti būtiski saprast, jo mēs tālāk runāsim, kas mums ir vajadzīgi, kā mēs varam nodrošināt kvalitatīvu ūdeni, lai mums tām smadzenēm būtu vērtīgais ūdens. 10–12% tauki vai lipīdi. Tauki, tātad vērtīgie tauki mums ir jānodrošina, lai mūsu smadzenēm būtu tas kā barības viela. 8–10% olbaltumvielu, jeb proteīni, un 1–2% citu vielu, minerāli, glikozi, sāļi. Smadzenēs ir 110 km kopējais asinsvadu garums, un tie ir smalkie asinsvadi. Un mēs lekcijas laikā runāsim, ja mūsu asinis ir biezas, ja mums ir viņas kā ķīsels, tad kā viņas var iziet caur šo lielo distanci, nodrošināt skābekli, nodrošināt uzturvielas, ja mums pats asins sastāvs nav kvalitatīvs. Ja, tātad mums ir jāsaprot, cik daudz viss kaut kas smadzenēs ir ietilpināts, lai mūsu atmiņa tiešām strādātu kvalitatīvi. Dzirdētais vai uztver mums veidojās 10% no dzirdētā. Arī šeit mums kā mamām ir jāsaprot, ja mēs bērnam stāstam kaut ko vai kā skolotājs, 10% paliks atmiņā. 20% paliek, ja mēs redzam, bet ja mēs saliekam kopā to, dzirdētais un redzētais dod 50% no tā, ka mēs atceramies. Tāpēc arī mums darba vietā vai darbā ar bērniem, tā ir mūsu dzīve. Ja mums ir jāsaprot, ja mēs stāstam un parādam un vēl bērns izdara vai mēs pašas izdaram, tad, kad mēs dzirdam, redzam un ņemam un daram, to, ko šajā lekcijā arī tu dzirdi, redzi, un tu pēc tam ņem un dari, un tas arī dos rezultātu. Bērni atcerās spilgtāko, tāpatās arī kā mēs pieaugušie. Tur, kur mums ir emocionālā bāze klāt, to mēs atcerēsimies visvairāk. Jo bieži vien, kas mums rada stresu dzīvē, ir tas, ka mēs atceramies kaut ko no pagātnes, un mēs nevaram no tā tikt vaļā. Mums tas ieciklējas, mēs tur maļam, un kā viņi varēja pateikt, un kā tas šitas, un kaut kādas bērnības scenārijus, vai kaut kādus pirms 20 gadiem, kur tev eks-vīrs vai kaut kāds skolotājs kaut ko pateica, un tas ieciklējies tajā. Un mums ir jāprot arī praktizē to, ka mēs dzēšam sliktās atmiņas, ka mēs saprotam, kā mēs arī emocionāli varam sev palīdzēt ar to, ka mēs varam vadīt savu domāšanu. Tas arī ir mūsu smadzeņu un atmiņas darbs, ka mēs nenoslogojam sevi uzciklējoties uz sliktajām atmiņām, bet neatceramies, kas pirms nedēļas ir bijis, ja, jo mēs visu savu enerģētisko resursu esam nodarbinājuši tur. Vai atkal dzīvojam nākotnē un sapņojam tik par nākotni un vispārībā nesaprotam, kas mums šodien ikdienā notiek. Tātad mūsu atmiņas funkcija vai mūsu smadzeņu funkcija ir tāda, ka mēs savācam informāciju, ka mēs protam mācīties,
ka mums ir sava metode, kā mēs iegaumējam. Un arī kā pieaugušiem cilvēkiem, kā cilvēkiem varbūt, kur ir pensijā. Mums arī ir jāsaprot, ka arī šajā laikā mums ir jāprot mācīties. Nākošais posms ir, kā mēs informāciju spējam saglabāt, ka mums smadzenēs ir šīs funkcijas, ka mēs spējam saglabāt. Jo citreiz mēs ļoti daudz ko dzirdam, bet otrā dienā jau visu esam aizmirsušas. Un tad trešā ir tas, ka mēs protam no saviem smadzeņu labirintiem, krātuvītēm, spējam to izvilkt ārā un atcerēties. Un šeit mēs paskatīsimies, kādi ir stāvokļi un arī slimības, kas ietekmē smadzenes un atmiņu. Un pats pazīstamākais, protams, Alzheimers. Ja? Tā ir progresējoša smadzeņu šūnu bojāeja, kas izraisa atmiņas zudumu. Un es domāju, ka neviens no mums negrib piedzīvot šo, ka mūsu smadzeņu šūnas iet bojā un ka mēs zaudējam atmiņu. Nākošais bieži sastopamais ir demence, ja, kur ir arī uzvedības traucējumi. Bieži vien demence domāju, ka tā ir vecuma slimība, bet šobrīd pie visa digitālisma mēs sastopamies ar to, ka jau diezgan jaunā vecumā cilvēkiem ir vispārējās kognitīvās funkcijas pasliktināšanās, zūd atmiņa, domāšana un uzvedības traucējumi. Tad vēl jūs redzat šeit arī pārējās slimības, kas ir Parkinsona slimība un encefalīts. Insults, arī tas, viņš nenotiek, mīļie pēkšņi. Tas nav tā, ka tu dzīvoji veselīgu, apzinātu dzīvi un pēkšņi tev uznāca insults. Cilvēkiem, kuriem ir bijuši insulti, viņiem jau pirms tam bija signāla lampiņas, kuras iedegās, lai mēs tam pievērstu uzmanību. Tāpatās arī depresija ļoti tas izraisa gan koncentrēšanās grūtības, gan miglu galvā, atmiņas traucējumi. Ir dažādas amnēzijas, kur citreiz cilvēkiem zūd īstermiņa atmiņa, citreiz ir kaut kādi posmi no dzīves, kur viņš neatcerās. Ja. Alkohols, arī smalkā iedzeršana, kur mēs ik pa laikam tā smalki iedzeram, ja, arī viņa bojā mūsu smadzeņu šūnas, bojā neironu savienojumus, un tā rezultātā pasliktinās atmiņa. Digitālais autisms, kas ir tāda mūsu jau modernā slimība, kur bērni, kas pārmērīgi lieto ekrānus, viņiem ļoti ir traucēta smadzeņu attīstība, viņiem tas atspoguļojās uz valodu, uz uzmanību, uz sociālajām prasmēm, ka viņi neprot komunicēt. Tā ka šeit mums kā mamām tas tiešām ir ļoti liels izaicinājums ierobežot šo gadžetu lietošanu, lai mūsu bērniem ir citas nodarbes, ar ko viņi nevis grauj atmiņu, bet pastiprina atmiņu. Mūsu smadzenes ļoti ietekmē arī diabēts, anēmija, vīrusu slimības un hipertireozi. Mums ir jāsaprot, ka mūsu visas sistēmas ir kopā saistītas. Mums nav tā, ka atmiņa ir viena, smadzenes ir viena sistēma, zarnu trakts otra, ja, vairogdziedzers trešā. Ja mūsu viena sistēma iet ārā no balansa, tas ietekmēs visu pārējo. Mūsu smadzenēs ir neironi, notiek šīs te impulsu pārvades, un mums ir mikroglija, kas ir smadzeņu imūnsistēma. Mūsu mikroglija strādā uz to, lai viņa labotu visus bojājumus, kas smadzenēs notiek. Viņa iznīcina infekcijas, iznes visus atkritumus, kas ir smadzenēs, jo tur arī krājās visādi toksīni, smagie metāli. Viss kaut kas, kas mums smadzenēs ir, šī mikroglija ir kā mūsu smadzeņu imūnsistēma. Bet ja šī sistēma tiek pārslogota ar cukuru, ar stresu, ar bezmiegu, ar toksīniem, ar citiem toksiskajiem atkritumiem, tā viņa pāriet tādā uzbudinājuma režīmā, un tā vietā, lai viņa vienkārši iznestu šos atkritumus, viņa izmet citokīnus sistēmā, un viņa pati sāk uzbrukt šīm te šūnām. Tad, kad mums rodās neiroiekaisumi, tas jau ir kā tāds ugunsgrēks. Un bieži modernā medicīna tāpat kā stāstā ar holesterīnu, vienkārši grib samazināt holesterīnu, nevis skatīties cēloni, arī šeit attiecībā pret atmiņu, uz koncentrēšanos. Mūsu tas sakne, kas mums ir jārisina, ir neiroiekaisums. Bet bieži vien ar medikamentiem cīnās pret šo jau pēc neiroiekaisuma olbaltumvielu atkritumiem, kas ir ameloīdās plāksnītes, kuras atrodas smadzenēs. Tas ir tas vaininieks, kurš pasliktina atmiņu, rada koncentrēšanās grūtības, bet tie, alegoriski runājot, ir kā pelni pēc ugunsgrēka. Bet mūsu ugunsgrēks, kas mums ir jāskatās, lai viņš pirmkārt nerodās, un ja viņš ir ar to darboties, tie ir neiroiekaisumi.
Un, ja mēs laboratoriski gribam paskatīties, tad ir arī šis te rādījums, ko mēs varam laboratorijā redzēt, kas ir augsts, jūtīgais C reaktīvais olbaltums, ja, virs 3 mg uz litru. Ja, tas jau nozīmē par hronisku iekaisumu. Ja, nevis vienkārši iekaisums, tātad jau ir hronisks iekaisums, kas bojā smadzenes un ir kā iekaisuma radītājs organismu. Bet paskatīsimies, kādi tad ir brīdinājuma signāli. Un tiešām no sirds jums iesaku, ja jūs jau jūtat, kad 1 vai 2 ir jūsu dzīvē, ar ko jūs sastopaties, kad sākt darboties tagad. Jo tad, kad mūsu veselības bedra jau ir milzīgi liela, no viņas kāpt ārā, tas ir daudz ilgāk un tas prasa daudz vairāk finanses. Un šeit jūs bildītē arī redzat, kāds ir normāla smadzenes, ja, un kāda ir, kad viņā jau ir Alzheimers. Ja. Jūs redzat, ka viņa viss ir sačokurojusies tur tāda un ar milzīgiem jau caurumiem. Ja. Tātad, pievēršam uzmanību mūsu īsajai atmiņai. Ja tu piecelies no dīvāna, aizēji attaisi leduskapi un aizmirsi, kam tu gāji pakaļ, tā jau ir zīme. Ja tu piecēlies no dīvāna, aizgāji uz istabu un aizmirsi, kam tu gāji pakaļ, zīme. Sāk aizmirsties vārdi. Ja tev ir pāri 65 gadiem un tev vienreiz nedēļā aizmirstās kāds vārds, tas ir normāli. Bet ja šie vārdi aizmirstās jau katru dienu, un katru dienu tu saki, tas vārds ir uz mēles gala, es zinu, un tu nevari izvilkt to ārā no savas atmiņu krātuvītes, tas ir liels signāls par to, kad ir jādomā par savu atmiņu un par savu smadzeņu veselību. Parādās izklaidība. Tu kaut kur nolika, neatceries, kur tu noliki, kaut ko haotiski sāki darīt. Tev zvana, kur tu esi, tu pat esi aizmirsusi, ka tu esi sarunājusi tikšanos. Ja? Šī izklaidība arī runā par to, ka smadzenēs izjūg šis balans un nav sistemātiskums. Zūda interesi mācīties un apgūt jaunas lietas. Jo vecāks cilvēks paliek, jo viņam šī atmiņas aktivitāte zūd, viņš sāk cīnīties pret jaunumiem, viņam bailes no pārmaiņām, viņš negrib nekādu jaunu telefonu. Viņš saka, iedod man to veco telefonu ar 3, tur, kur ir pogas, vienkārši uzspiest, viņš negrib neko mācīties, jo smadzenēm tā ir milzīga slodze uzņemt jaunu informāciju. Un tā vietā, lai ietu vienkārši uz primitīvo, mums ir jāsaprot, man ir vajadzīga palīdzība manām smadzenēm, ja kur es saprotu, ka es negribu mācīties to jauno, tāpēc, ka man smadzenes ir apgrūtinātas. Problēmas ar smalko motoriku, milzīgs signāls. Ieciklēšanās, stūrgalvība un principi, tas ir tā, ka man vajag šito manu krūzīti tieši te nolikt, un šitai pilspāvai tieši te jāstāv, savādāk zūd orientācija. Ja jūs varat paskatīties, ir cilvēki gados, kurie sāk kļūt principiāli stūrgalvīgi, ka vajag darīt tikai tā. Viņiem nav šī smadzeņu un dzīves uztveres tāds vieglums, lokanīga pieskaņošanās. Šodien ir tāds laiks, uzvelkam tādas bikses vai tādu cepuru, kur es biju ieplānojis, ka es daru tā, un tas rada papildus nervu stresu un pat ēdīt aiziet, jo mēs vairāk stresojam, jo vairāk bloķējās mūsu smadzenes. Tāpat arī, ja mums ir šī depresija, uzbudinājums bez objektīva pamata, mums arī jāskatās, kā mēs varam tam palīdzēt, un mums būs instrumenti. Tāpat ja tu jūti, kad ir grūtības orientēties laikā un telpā, un tu neatceries, kas šodien pa datumu. Kādreiz var sajukt tur datumu, bet ja tas ir konstanti, ka tu saproti, ka tu visu laiku jauc, šodien ir pirmdiena vai otrdiena, kurš gads, tu neorientējies telpā, tu sāc iet uz otru pusi, kad izēja ir tur, tu ej uz turieni. Ja? Pievēršam uzmanību šiem smalkajiem simptomiem, jo mums nevajag sagaidīt, kad mums jau ir pavisam slikti un ka mēs reāli vairs neko neatceramies un ienāk mūsu mazbērns un mēs neatceramies, kā viņu sauc. Viltus drošība ir šie mīti par smadzenēm. Cilvēkiem ir tāds mīts, ka ja viņi risinās krustvārdu mīklas vai nodarbinās sevi ar kaut kādiem domu graudiem, tad viņiem viss būs kārtībā. Bet krustvārdu mīklas, viņas ir tikai viena atmiņas daļa. Tās pirmkārt nemazina neiro iekaisumu un nepalielina asinsrite. Viņas vienkārši vienu savu smadzeņu daļu nodarbini un alegorijā runājot, tas ir tāpatās kā C vitamīns pret laustu kāju. Jā, viņas ir labi nodarbināt savu atmiņu, bet viņas nepalīdz neiro iekaisumiem un neuzlabo asinsriti. Nākošais, kur cilvēki saka, ja es dzeru zivju eļu, tas jau viss ir pietiekoši manām smadzenēm, vai cilvēki šobrīd sevišķi sociālos tīklos, mums patīk visas tās smukās bildītes. Šie produkti ir smadzeņu darbībai, un tur ir saliktas visas bildītes, un cilvēki laiko un šēro, un mums ir tāda ideja rodās, ka ja es to izlasīju, kad es jau tā kā to daru.
Bet cik mēs vispār pievēršam uzmanību no tā, ko mēs redzējām, un mēs paņēmām, ierakstījām savā produktu sarakstā, aizgājām reāli uz veikalu un tagad ēdam smadzeņu produktus. Nu, reāli mēs to nedaram. Tāpat arī šī zivju eļļa, ja viņa ir sintētiskā formula, tad viņa neuzsūcās. Citas arī ir tādas, kur tā efektivitāte ir maza, nu lētās. Es pa lēto tur sapirku kaut ko aptiekā, un man ir ilūzija, ka viņa uzlabos manu smadzeņu darbību. Protams, viņai ir kaut kāda ietekme pozitīva, bet tas neradīs kopējo visu uzlabojumu. Vēl ir mīts, ka ja manā ģimenē nav bijusi demence vai nav bijis Alzheimers, tad man vispār tas nedraud. Bet pētījumi rāda, ka mazāk nekā 5% gadījumi ir tīri ģenētiski. Pārējais viss ir reāli dzīvesveids, ja, kā mēs dzīvojam, ko mēs ēdam, ko mēs domājam, un visu to mēs radām paši ar savu dzīvesveidu. Kā tas smadzenes ārstē pašas sevi? Pirmais ir limfatiskā sistēma. No smadzenēm viss toksiskais tiek izvadīts caur to, ka mūsu šūnas smadzenēs saraujās pa 60%, un tas notiek mūsu dziļā miega fāzē. Tad, kad mēs patiešām dziļi guļam, tad mums notiek iedarbinās šī kanalizācija un visas atkrituma vielas tiek izvadītas ārā. Nākošais ir saucamais BDNF, kas ir olbaltumviela smadzenēs, kas palīdz nervu šūnām augt, izdzīvot, veidot savienojumus un, var teikt, veselīgi funkcionēt. Šī funkcija savukārt norisinās tikai pie fiziskās slodzes laikā. Bet, ja mēs pavērojam, jo mēs vecāki kļūstam, jo mēs mazāk kustamies. Jo mēs mazāk kustamies, jo šī funkcija reāli nenotiek. Trešais, kā smadzenes ārstē pašas sevi un atjaunojas, tas ir klaņotāja nārs, jeb miera slēdzes. Tas pārslēdz mūsu nervu sistēmu no cīņas uz atjaunošanās režīmu, apturot neiro iekaisumu. Un tas aktivizējās ar elpošanu. Bet bieži vien, jo mēs vecāki paliekam, jo mēs seklāk elpojam, jo mums ir aizdusa, jo mums tā elpošana pati pa sevīm nenotiek, un jo apzinātāki mēs esam, jo mēs apzinātāk pieliekam dažādas elpošanas prakses klāt. Šī attīrīšanās sistēma, kas notiek dziļā miegā, šeit tātad dienas laikā mums smadzenes darbojas, domājam, mūsu smadzenēs arī tiek izdalīts dažādas atkrituma vielas, un dziļā miega laikā veidojās šādas te saucamās upes, ja, caur ko viss tiek skalots ārā. Bet, ja mēs ejam vēlu gulēt, un mums ir agri jāceļās, un mēs sevi apzogam ar pusotru stundu mazāk miega, tā mēs arī zaudējam šo te procesu, ka viņš notiek pilnīgi. Un citreiz mums ir ilūzija, kad mēs iedzeram kafiju, un mums ir riktīgs tāds stimulums, un ka mums parādās enerģija, un ka mūsu smadzenes skaidrāk strādā, bet ir tieši pretējais efekts. Kafija ir ļoti daudz tas, ko viņi it kā uz mirkli parāda tādu viltus uzlabojumu, un pēc tam viņi paņem tieši pretējo. Jā, jo kafija neiztīra smadzenes, tā tikai izslēdz mūsu ugunsgrāka signalizāciju. Un tad tālāk mēs runāsim par to, kas tad vispār mūsu smadzenēm ir vajadzīgs, kā mēs varam viņām palīdzēt ikdienā, jo mums tiešām nevajag gaidīt trakās diagnozes un šīs te sliktās pašsajūtas. Mēs to varam jau darīt preventīvi, tātad priekšlaicīgi. Viens no svarīgākajiem elementiem, no kā sastāv mūsu smadzenes, tas ir ūdens. Un tieši ūdens ir tas, ko īstenībā cilvēki pat nenovērtē, cik viņš ir nozīmīgs. Es arī varu to teikt par sevi, jo arī es kādreiz ūdeni dzēru ļoti reti, tikai tad, kad man slāpa, jo man likās, priekš kam man vajag ūdeni, priekš kam man ir jādzer, ja man neslāpst, bet nav jāgaida slāpes. Ūdens, tā ir mūsu ikdiena, tas ir kā izmazgāt zobus no rīta. Un kāpēc tas ir tik ļoti nozīmīgs mūsu smadzenēm? Pirmām kārtām, tas mums uzlabo koncentrēšanos, jo tātad pietiekama hidratācija palīdz smadzenēm efektīvāk apstrādāt informāciju un arī noturēt šo te uzmanību. Otrām kārtām, ūdens mums dod arī vairāk enerģijas. Bieži vien šī dehidrācija arī izraisa šo te nogurumu, ko cilvēki pat reizēm pat nesasaista ar ūdens trūkumu. Kā trešais, ūdens mums arī var ietekmēt gara stāvokli. Iedomājamies, ka arī šī te šūna, katrs šis te neirons, viņš ir dzīvs. Tas ir tā kā jūs paši. Un kā jūs uzvestos, ja jums neiedotu padzerties ūdeni tad, kad jūs vēlaties? Un tieši tāda ir šī te reakcija mūsu neironiem. Ja viņam trūkst šī te ūdens, viņš sāk nervozēt, trakot. Un tieši tāpēc vienkārši citreiz atliek padzerties un nomierinās arī nervu sistēma. Kā ceturtais?
tas mums ir atbalsta vispār tādu atmiņu, domāšanu un dot šo te impulsu, ja, šim te neironiem uz darbību, uz rīcību. 5. palīdz smadzenēm saņemt skābekli un uzturvielas un samazina galvas sāpju risku. Bieži vien arī tā kā es mocījos ar savām regulārajām galvas sāpēm, es pat nesasaistīju to, ka man vajag vienkārši padzerties ūdeni, ka man vienkārši trūkst barības vielu. Principā mūsu pirmā ātrā palīdzība galvas sāpēm ir ūdens, ja mēs iemetam iekšā mūsu antioksidantu H-500, kas ātri palīdz sašķidrināt asinis un tiešām novērš galvas sāpes. Jebkurš ūdens mums, ko mēs nopērkam veikalā, ko mēs dabūjam no mūsu krāniem, ja, tātad tas ir tukšs un tehnisks šķidrums. Organismam viņš ir jāapstrādā pēc konkrētiem kritērijiem, lai viņu uzņemtu, uzsūktu mūsu šūna. Jūs attēliņā redziet, ja, tātad mūsu šūna, kā iedarbojas ar parastu ūdeni un kā ar strukturētu, sārmainu, koralmainu ūdeni. Principā šūnai viņš ir jādabū pēc 7 kritērijiem, pēc 7 elementiem, un tikai tad, un tikai šāds ūdens iekļūs mūsu šūnā un veiks šo te attīrošo, barojošo funkciju, visu to, ko mēs jau iepriekš redzējām. Un šim nolūkam mēs, protams, iesakām mūsu dabīgo koralmainu ūdentiņu, tātad šos te maisiņus, ko mēs vienkārši iemetam mūsu ūdens pudelē, viņš kļūst aktīvs, strukturēts, sārmains ūdens ar skābekli. Viņš tātad mums mineralizē, strukturē ūdeni, uzlabo šo te šūnu mitrināšanu, barības vielu uzsūkšanos un arī, protams, toksīnu izvadīšanu. Jo ūdens ir mums kā tāds arī mazgāšanas līdzeklis, kuram tā funkcija ir tātad attīrīt arī toksīnus, jā, arī no smadzenēm. Atbalsta koncentrēšanos un modrību, normalizē šo te skābju sārmu līdzsvaru, ja tātad uztur šo te pH līmeni, normalizē arī šo te asinsspiedienu, uzlabo asinsriti, mazina trombu veidošanās risku un veicina arī vispār tādu vispārējo organismu tonusu, gan gremošanu atbalsta, gan izvada toksīnus un nieru darbību. Tā kā ūdenim, pareizam, kvalitatīvam, dabīgam galvenokārt, ja, jo ir ļoti jāskatās šī te biopieejamība ūdenim, jo tur nederēs sodas ūdens vai kaut kādi citādi mākslīgi atdzīvināts ūdens, tam jāskatās šī te biopieejamība no visiem šiem te kvalitātes principiem. Tālāk apskatīsim, kādas ir 5 durvis, par kurām smadzenēs ienāk iekaisums. Pirmais ir uzturs un organisma piesārņojums. Tas var būt zarnu trakna, mikrofloras piesārņojums, dažādi patogēni, toksiskā slodze. Otrais ir, mums nav šī dziļā miega perioda, par kuru mēs runājam. Trešais – hroniskais stress, ja mums pastāvīgi ir augsts kortizols. Ceturtais ir fiziskā nekustība, tātad sēdēšana, nekustēšanās, tas arī mums ietekmē mūsu smadzenes. Un 5. ir sociālā izolācija, kas ir ļoti būtiski. Tātad vientulība ir bioloģisks stress, kas paaugstina demences risku par 40%. Mums nedrīkst sociāli izolēties, ja, jo mūsu visa digitalizācija pārņem to, ka mēs vairs neejam un reāli nerunājam ar cilvēkiem. Uzturs, kas ietekmē smadzenes un atmiņu. Ļoti būtiski ir apzināties, kas rada šos neiroiekaisumus. Un pirmais, tas ir, protams, pievienotie cukuri, visi tie slēptie cukuri, ko mēs apēdam, pērkot produktus veikalā, un it īpaši arī nātrija glutamāti. Un tie ir visas E-vielas. Viņi ir ļoti, ļoti kaitīgi tieši smadzenēm, un tie ir visi čipši, dažādi buljoni, ātrās nūdeles, dažādas mērcītes. Viņas tiešā burtiskā veidā grauj neironus. Tālāk piena produktos, kas ir kazeīns, ja? Arī tas nav labvēlīgs mūsu smadzenēm. Ir sevišķi ar šodienas piena produktiem, jo viņi visi ir pārstrukturizēti un pārmāksloti, ja tur vairs tas nav tas dabiskais piena produkts, un tas arī traucē mūsu smadzeņu darbībai. Tad visi mākslīgie, ja šie transtauki, ja? Mūsu smadzenes, kā jūs dzirdējat, viņi sastāv no taukiem, bet margarīns būs tieši pretējais efekts, viņš graus mūsu atmiņu un smadzeņu darbību. Tāpēc mums ir jāskatās labie, vērtīgie, kvalitatīvie tauki, nevis šie te transtauki. Pārstrādātās gaļas, desas, cīsiņi, viss tas, kas ir, kur gaļa principā nav stāvējusi ne tuvumā, ja, bet mēs viņu uztveram kā gaļas produktu. Protams, arī pārmērīgais kofeīns, tāpēc neiesakam tukšā dūšā no rīta savā sistēmā dot iekšā kafiju. Ja? Tas nekādā ziņā neuzlabos ne tavu kopējo pašsajūtu, nedz arī
smadzeņu un atmiņas darbību. Plus arī statīni ļoti slikti ietekmē atmiņas darbību. Tāpēc tiem cilvēkiem, kuriem ir izrakstīti statīni, risiniet problēmu saknē, nevis vienkārši mākslīgi bloķējiet savu holesterīnu. Nevis mums labie produkti citreiz ir pa maz, bet tas, ko mēs nelabvēlīgu darām. Mums ir būtiskāk izslēgt visu nelabvēlīgo, kas bojā mūsu smadzenes. Nevis skatīties, šitie riekstiņi ir labi smadzenēm, šitā šokolādīte ir labi smadzenēm. Bet ja tu turpināsi ēst margarīnu, desas, dzert kafiju, ēst čipšus, buljonus un ātrās nūdeles, ja tu paralēli ēdīsi tur balriekstus un melanītes, tas neuzlabos tavu atmiņu un tavu smadzeņu darbību, jo tas džanks, tas viss toksiskais, tas viss nelabvēlīgais, visu to vienkārši nomāks. Ļoti būtiski priekš smadzenēm ir zarnu trakta darbība. Un šeit mums ļoti svarīgi ir saprast, no kurienes mums rodas depresija, no kurienes mums rodas migla galvā. Pirmais, ko mēs jau runājam, tas ir ūdens. Ja mums nav ūdens, tad mēs par pārējo vispār varam pat nerunāt. Ar ūdeni tas ir pats svarīgākais, ar ko sākt. Bet tālāk mums ir jāsaprot, kā tad mūsu zarnu trakts vispār ietekmē tās mūsu smadzenes un atmiņu. Jo mūsu smadzenes, tādā alegorijā runājot, ir kā tāds diriģents orķestrim, kurš saka, kad izstrādāties serotonīnam, kad izstrādāties dopamīnam, kad izstrādāties melatonīnam. Un ja mūsu serotonīns, kas ir laimes, prieka, dzīves prieka, gribas, vēlmju hormons, neizstrādājās, jo serotonīns 95% izstrādājās zarnu traktā. Bet ja tur ir nelabvēlīgās baktērijas, toksīni, šlakvielas, viss zarnu trakts vienkārši ir pilns ar patogēniem. Tur nevar izstrādāties serotonīns. 5% serotonīns izstrādājās smadzenēs, 95% zarnu traktā. Antidepresanti dara ko? Viņi mēģina šo serotonīna darbību pavilkt ilgāku, jo pie tik piesārņota zarnu trakta viņš nespēja izstrādāties. Tāpat tās dopamīns. 50% izstrādājās smadzenēs, 50% zarnu traktā. Dopamīns ir par mūsu mērķtiecību, par mūsu gribaspēku, par to, ka mēs gribam celties, iet un darīt un rakt un sasniegt un dzīvot. Bet ja mums tas neizstrādājas, tāpēc, ka mums vienkārši ir pilns zarnu trakts. Un smadzenes mums var diriģēt un teikt, davai, dopamīnu, lai tu gribi piecelt to savu pēcpusi un aiziet kaut ko pastaigāties. Dopamīns neizstrādājās. Tāpat tās arī melatonīns. Ja. Melatonīns mums vajadzīgs, lai mūsu nervu sistēma nomierinātos, lai mēs varētu aiziet laicīgi gulēt. Tāpēc mums ir jāskatās nākošais solis. Kā mēs varam nodrošināt, lai mūsu zarnu trakts ir tīrs, un viņā visi šie hormoni izstrādātos tieši tajā laikā, tieši tajā daudzumā, kā smadzenes viņas pieprasa un diriģē. Kas mūsu organismā piesārņo mūsu gan smadzenes, gan zarnu traktu, jo mūsu visā organismā var būt dažāda tipa baktērijas, dažāda tipa parazīti, dažāda tipa vienšūņi, sēnītes, vīrusi. Es nelasīšu katru šo pozīciju, jo šeit ir arī tikai daži, bet kā jūs redzat, viņi rada miglu galvā, viņi aiztur uzturvielas, viņi rada šo bāzi, kur rodās iekaisumi. Viņi citreiz burtiski bojā mūsu neironus. Tāpēc mums ir jāskatās, kā mēs varam no sava organisma dabūt ārā visas nelabvēlīgās baktērijas. Ja mums ir bijusi laimes slimība, ja mums ir kaut kādā veidā iekļuvusi organismā sēnīte. Sēnīti varam atpazīt arī pēc citām pazīmēm, bet sēnīte mums prasa cukuru. Un nav jācīnās ar cukurkāri, ir jācīnās ar sēnīti, ir jāizved viņu ārā. Ja mums ir migla galvā, ja mums ir koncentrēšanās grūtības, tad mums ir jāskatās, kā mēs no sava organisma varam dabūt ārā baktērijas, parazītas, vienšūņus, sēnītes, vīrusus, jo mēs viņus varam dabūt vienšūņus, šīs te lamblijas mikroskopiskās, mēs varam viņus dabūt ar suņiem, ar kaķiem. Mums nav jābūt briesmīgiem, netīrīgiem cilvēkiem, lai mēs kaut ko no tā dabūtu. Un īpaši uzmanību es gribu pievērst šai te baktērijai. Ir sevišķi cilvēkiem, kuriem ļoti lielas problēmas ar zobiem, kuriem smaganas asiņo, kuriem zobakmens veidojās. Šī baktērija jums rada šos bojājumus, bet viņa ir viena no bīstamākajām baktērijām, kura tieši ietekmē to, ka smadzenēs rodās un veidojās Alzheimers. Tāpēc visas mūsu sistēmas ir tik cieši saistītas. Nav tā, ka zobi un smaganas neietekmēs tavas smadzenes. Mums ir jāsaprot, cik šie vīrusi, baktērijas, parazīti ceļo pa mūsu organismu. Mums jāskatās, kā mēs varam viņus dabūt no organisma ārā. Un šeit mēs varam redzēt arī galvas audzējus. Kas tad tajā galvā aug? Ja, mums citreiz saka, tas ir labvēlīgs audzējs, tas ir nelabvēlīgs audzējs. Mēs nekad neiedziļinamies pagaidi. Bet kas aug? Kas vispār organismā veido kaut kāds audzējus izaugums, kaut ko to, ko mums vienkārši griež ārā, kas rado šos neiroiekaisumus un vispār iekaisumu procesus organismā. Un tie ir tie patogēni. Un šeit mēs varam redzēt, ka
kā no maza jau sāka augt lielāk un kā veidojās šie te galvasaudzēji. Un, mīļie, aug dzīvi organismi. Tā tad ir, kur mūsu paša šūnas var mutēties un transformēties un kļūt par agresīvām šūnām, kas aug. Un ir arī dažāda tipa patogēni, kuri rada šos te audzējus. Un tālāk mēs paskatīsimies, ko tad mums darīt, lai mēs ar to tiktu galā. Pamats, kas mums ir jādara. Mums nav, kā jau Inga teica, mums nav jākoncentrējās tikai uz to, ko man darīt ar savu galvu, ar savām smadzenēm, bet pirmām kārtām, ko man darīt ar savu kopējo organismu. Un pirmām kārtām tas ir organisma attīrīšana. Jo es arī atceros pēc savas pieredzes un piemēra, tad, kad es griezos pie mediķiem, pie ģimenes ārsta ar šo te jautājumu, ko man darīt, man sāp galva, ko man darīt. Vienīgā atbilde, ko man deva, lūdzu, šeit tev šāda tabletīte, pret galvas sāpēm, bet neviens man nepateica, Diāna, vai tu esi kādreiz vispār attīrījusi savu zarnu traktu, savu organismu, vai tu esi attīrījusi? Un es arī to vispār nezināju. Es pat nesasaistīju, kad manas galvas sāpes, tā mana miglas galva ir atkarīga no mana zarnu trakta. Un tas ir vienkārši zelta informācija, kas mums ir jāatcerās uz mūžīgiem laikiem, vienkārši attīri organismu, un tu redzēsi, kā tev atrisinās ne tikai šīs te galvas sāpju problēmas un atmiņas problēmas, bet arī daudz pārējās visas lietas, kas mums saistās ar to. Cik tev piesārņots būs zarnu trakts, tik piesārņotas būs arī tavas smadzenes. Un ar ko tad mēs sākam? Pamats ir veselības koncepcija. Sākam ar mūsu iemīļoto programmu, ar Detox Plus. Vislabāk tiešām uzreiz ejam ar Plus programmām, jo tas ir daudz efektīvāk, daudz ātrāk. Detox Plus programmu mēs sākam vispār iedarbināt visas mūsu izcelsmes sistēmas. Mēs sākam iemācīties pareizi vispār sākt dzert ūdeni, jo arī šim te ūdens daudzumam, režīmam, kvalitātei ir ļoti liela nozīme. Nākamais posms mums ir jātīra šis te zarnu trakts, par ko jau Inga minēja, tātad no visiem šiem te parazītu veidiem. Superīgi tas, ka, piemēram, Parašil Plus programma, viņa strādā uz visiem parazītu veidiem. Nevis tikai, piemēram, konkrēti uz vienu tārpu vai tur uz kaut kādiem spalīšiem vai uz sēnītēm, bet tātad uz visu šo te spektru. Tātad sēnes, vīrusi, parazīti, baktērijas, jo tās ir dabas antibiotiķi, dabas vielu rūgtvielas, ar ko mēs tiešām dabujam ārā visus šos te patogēno vidi. Un attīram arī organismu un ļoti labi stiprinam arī imunitāti. Tātad tas ir ļoti svarīgi. Un kā trešais posms mums ir kolovada, tātad jau dziļā zarnu trakta attīrīšana ar šo te lielo švammi, kā saka, iet kolovadas pulveris cauri zarnu traktam un tiešām iztīra visu līdz pēdējam. Un pēc tam noteikti atceramies par barošanu, tātad par šūnu barošanu, par mūsu smadzeņu barošanu, un tālāk jau arī mēs paskatīsim, kas ir tie produkti, kuri tieši atbalstīs mūsu smadzeņu darbību. Nākošais tātad miega režīms. Cikos mēs ejam gulēt? Būtiskais laiks ir no 22 līdz 23. Tajā laikā iet gulēt, jo mums vajag, lai nakts laikā mūsu akna attīrās, nieres attīrās, smadzenes attīrās, lai patiešām šiem procesiem būtu laiks. Ietekmē vēl tas, ko mēs darām pirms miega. Ja mēs turpinam skatīties savu telefonu, tu skrulējam, tad tas bloķē melatonīnu. Ir sevišķi bērniem, lai viņi neaizmiega ar gadžetiem, lai mēs paši neaizmiegam pie televizora. Silta vanna, grāmata, sarunas, jā, tas ir tas, ko mums vajag vakarā, pirms gulētiešanas, lai mūsu nervu sistēma novientinās. Vēsa guļamistaba. Ja šī temperatūra būs no 18 līdz 20 grādiem, tas ļoti labvēlīgi ir smadzenēm, viņām tieši iet dziļā miega fāzē. Trešais, tātad mums ir jātiek galā ar kortizolu. Elpošana ir viena no sistēmām, kurā palīdz atjaunoties smadzenēm un uzturēt smadzeņu darbību. Piemēram, ieelpa 4 sekundes, tad 4 sekundes mēs aizturam elpu un garu 8 sekundžu izelpu. Un šādi, ja mēs tikai 5 minūtes dienā pēlpot no rīta un vakarā, ja, tas burtiski izslēdz mūsu stresu. Viens elpošanas vingrinājums ļoti milzīga ietekme. Vēl mūsu kortizola, kā jūs dzirdējāt, kas ir 5. punkts arī, kas rada gan demenci, gan Alzheimeru, ir tas, ka mums trūkst socializēšanās, jeb šī oksitocīna atbrīvošana organismā, kas ir viens no hormoniem. Vismaz 15 minūtes dienā mums vajadzētu dzīvu sarunu, kur mēs dzirdam balsi, kur mēs dzirdam, kā cilvēks mums pasniedz informāciju, mēs redzam mīmiku, mums ir acu kontakts. Un kā tad mēs to varam darīt? Tātad no uzturvielām mums šajā procesā palīdzēs, ja, gan miegam, gan stresam šie te produktiņi. Nedaudz vairāk pastāstīšu par atbalstu, tātad mūsu mieram, miegam,
stresam, kādi ir šie te produkti, ko mēs varam lietot ikdienā. Grifonija. Grifonija tātad mums ir tāds laimes hormona produkts, kas atbalsta serotonīna veidošanos. Tas ir tāds labsajūtas hormonu veicinošs produkts un stresu mazinošs produkts. Uzlabo arī garastāvokli, mūsu emocionālo līdzsvaru. Palīdz arī mazināt trauksmi un stresu. Piemēram, ja, teiksim, cilvēks ar tādu saskarās, tad izejam kursa veidā, mēnesi no vietas, un tad, piemēram, ja ir kaut kādi stresa situācijas, tad mēs droši viņu varam pa 2 kapsuliņām lietot arī stresa situācijās. Veicina arī labāku miegu un iemikšanu, atbalsta nervu sistēmas darbību, mazina trauksmi, mazina arī nogurumu un arī tā kā regulē šo te miega un nomoda ciklu. Evening formula arī vienkārši superprodukts, kurš tātad vairāk ir vērsts tieši uz miegu un mieru smadzenēm. Tātad arī nomierina šo te nervu sistēmu, samazina mums uzbudinājumu un stresu, kas ir radies dienas laikā, veicina relaksāciju pirms miega, tādu kā mieriņu, nomierina nervu sistēmu, uzlabo miega kvalitāti kā tādu, veicina dziļā miega veidošanos. Tālāk arī vēl viens svarīgs produkts mums ir magnijs, kam arī ir ietekme uz smadzenēm, un tātad magnijs kā tāds, protams, mums arī atbalsta nervu sistēmu, palīdz samazināt stresu un nervozitāti, uzlabo kopējo koncentrēšanās spēju, atslābina mūsu nervu sistēmu, mūsu muskuļus un arī piedalās nervu impulsu šajā te pārraidē. Ietekme arī miegu, palīdz atslābināt ķermeni un prātu, veicina arī mums tādu mierīgāku, atslābinošāku iemikšanu un arī samazina šo te pamošanās risku naktī. Tā kā visi šie produkti droši viņus var vai nu tur dažādi kombinēt, pa 2, pa visiem 3, visus 3 arī var droši, teiksim, grifoniju pa dienu, evening formulu vakarā, magniju vakarā, droši var kombinēt. Jā, jo mums ir būtiski saprast, ko mēs darām fiziski un ko mēs varam pielikt no dabas vielām klāt, lai mums palīdzētu. Jo citreiz cilvēks saka, nu es jau eju gulēt, bet es nevaru aizmigt. Tad tu vari pielikt šīs dabas vielas klāt, lai viņš tev palīdz visu tādā holistiskā kokteilī, ja, veicināt šo procesu. 4. kas ir būtiski kustības. Tāda ātra iešana tā ļoti palīdz tieši aktivizēt šo procesu, par ko mēs runājam, kad smadzenes dabiski pašas sevi atjauno. Un mums tātad vajadzīgas šīs fiziskās aktivitātes, kuru laikā olbaltumviela smadzenēs palīdz mūsu nervu šūnām augt, izdzīvot, veidot jaunus savienojumus. Vēl, ko tu pēc šīs lekcijas vari drošā vidē patestēt, ja? Nostāties uz vienas kājas, kā šajās bildītēs redzams, tu vari rokas turēt uz sāniem vai salikt viņas priekšā un paskatīties, cik ar aizvērtām acīm tu vari nostāvēt uz vienas kājas, jo tas trenē smadzenes un veido jaunus neironu saites. Un norma, ja tev ir mazāk kā 50 gadi, tātad tu esi jaunāks kā 50 gadus, kā minimums tev ir jāspēj nostāvēt 30 sekundes. Ja ir tev gadi no 50 līdz 60, tad tava norma ir 20 sekundes kā minimums. 60 plus gadi 15 sekundes. Ja tas jau ir apgrūtinoši un tu sāc grīļoties un krīti, es ceru, ka neviens tur nenokritīs tā galīgi gar zemi, bet tu vari patestēt, ja tu jūti, ka tu grīļojies, taisi acis vaļā un piefiksē savas sekundes. Tas ir ļoti milzīgs indikators, kur tu saproti, ka tev ir vajadzīga palīdzība smadzenēm, gan fiziska, par ko mēs runājam, gan arī ar uzturvielām. Tad mēs parunāsim, kas tad ir nepieciešams no uzturvielām, jo mums ir vajadzīgs ne tikai attīrīt. No attīrīšana tas ir primārais, bet ja tu esi jau attīrījusi savu organismu, kādas uzturvielas, minerālvielas tu vari pielikt klāt, lai smadzenes mums var veikt visas šīs darbības, ko mēs redzam. Tātad, ko vēl vajag mūsu smadzenēm, mūsu atmiņai? Un tie ir tauki. Kāpēc taukskābes ir tik ļoti, ļoti svarīgas mūsu smadzenēm? Jo, principā, tātad mūsu smadzenes sastāv gan no ūdens, ko mēs jau izrunājām, gan arī no taukiem, tātad no taukskābēm. Un īpaši nozīmīgas ir omega-3 taukskābes un arī lecitīns, ko mēs redzam, kas ir fosfolipīdi. Taukskābes palīdz nervu šūnu darbībai, jo tas ir, principā, smadzeņu šūnu membrānas sastāv mums no taukiem. Un īstenībā ļoti, ļoti skatāmies, jo es arī atceros, ka bija tāds bums kādreiz, kad bija cilvēki, kurus sēdināja uz diētām, vai viņi paši izdomāja savu tur lapu diētas un zaļo augu diētas un izslēdza vispār taukus. Tā ir lielākā kļūda, ko mēs varam nodarīt paši sev, ka mēs izslēdzam taukus, labos taukus, jo, kā jūs saprotat,
Mūsu šūnas, mūsu smadzenes sastāv no taukiem. Tieši tāpēc mums ir jādod šie labie tauki. Taukskābes palīdz neironiem ātrāk un efektīvāk nodot šos te signālus, cik kvalitatīvi viņi un cik ātri viņi nodod šo te informāciju. Par to atbild šie te tauki. Atbalsta arī atmiņu un koncentrēšanos. Tātad tas ir svarīgs domāšanai, uzmanībai, koncentrēšanās spējas. Arī mācīšanās procesos jau no bērnu dienām nežēlojiet taukus, šos te produktus, lecitīnu, omegu saviem bērniem. Ja vēlaties, lai viņi ir gudri, lai mācās un atcerās garus dzējoļus, viņam vienkārši vajag arī jau no pašas bērnības šīs te taukskābes dot. Ietekmē arī garastāvokli. Tātad taukskābes piedalās nervu mediatoru darbībā, kas saistīti arī ar mūsu emocionālo līdzsvaru un pašsajūtu. Taukskābes palīdz mazināt iekaisuma procesus. Vērtīgi tas ir ilgtermiņā un pret novecošanās procesiem. Mēs vēl varam papildināt savu šo te arsenālu ar B-grupas vitamīniem, kas palīdz smadzenēm ražot enerģiju, atbalsta arī nervu sistēmu, tādējādi uzlabo mums koncentrēšanos, atmiņu un spēju tikt galā ar stresu. Jā, mums ir brīnišķīgs produkts B-Prime Direct, kur ir 12 B-grupas vitamīni, kas būs gan smadzeņu darbībai, gan arī skaistumam, mīļās dāmas, jā, kā saka, 2 zaķi ar 1 šāvienu, matiem nagiem ādai, tā kā B vitamīnu tiešām novērtējam. Arī šis te mūsu mans pieminētais jau antioksidants, kas ir vispār tāda ikdienas bāze mūsu organismam pret stresu, kurš aizsargā mūsu šūnas no brīvajiem radikāļiem, atbalsta smadzeņu darbību, palīdz uzlabot šo te mikrocirkulāciju mūsu smadzenēs. Es iesaku vienmēr cilvēkiem gan fizisku slodžu laikā, gan arī mentālas slodzes, ja kad ir darbs atbildīgs, daudz jādomā, noteikti H-500 lietojam. Un arī aktivin, tas ir mums augu izcelsmes, šis arī antioksidants, kurš satur zaļotēju un palīdz arī smadzenes aizsargā no šī stresa, uzlabo asinsriti, koncentrēšanos, arī tāds ļoti, ļoti labs sastāvs. Aminoskābes. Jā, aminoskābes arī mums ir vienkārši nepieciešamas. Kāpēc? Tāpēc, ka aminoskābes savukārt ir olbaltumvielu, tas kā būvmateriāls. Un tās arī ir ļoti svarīgas smadzeņu darbībai, nervu sistēmai un emocijām. Aminoskābes piedalās šo te signālu nodošanas procesā. Aminoskābes palīdz veidot šīs ķīmiskās reakcijas smadzenēs, jo no aminoskābēm veidojas tātad serotonīns, kas atbild par mūsu garastāvokli, dopamīns, kas atbild par motivāciju un enerģiju, melatonīns, kas atbild par miegu, un adrenalīns, kas atbild par reakciju un fokusu. Tā kā tieši tik svarīgi arī ir mums ikdienā ieviest šīs te aminoskābes. Smadzenes patērē apmēram 20% no visa organisma skābekļa. Tātad īstenībā diezgan daudz, ja? Ņemot vērā tikai to, ka mūsu smadzenes ir tikai 2% no mūsu visas ķermeņa masas. Tā kā visas šīs te miglas galvas, visas galvas sāpes, nogurumi, tas viss ir saistīts arī ar mūsu šo te asinsrites kvalitāti. Nelasīšu varbūt par katru produktu, droši variet nobildēt sev, šie būs tie produkti, kas mums tātad palīdzēs šo te asinsriti uzlabot mūsu smadzenēs un tādā veidā arī novērst daudzas problēmas. Un mums ir arī kompleksi risinājumi, kā jau redzējāt, ir arī veselības koncepcija pakās, kas ir ļoti ērti, ļoti vienkārši, un teiksim, tā kā mēs izējām visu šo te koncepciju, mēs varam droši izvēlēties arī šo te Mental Force programmu uz visu mēnesi, kur jūs tātad redziet, kāds sastāvs ir šai te programmai, un šī programma mums veicinās īslaicīgās un ilgstošās atmiņas uzlabošanos, uzmanības koncentrēšanās spēju palielināšanos, prāta darbības spēju palielināšanos, satraukuma un aizkaitināmības līmeņa samazināšanu, un tāpat arī nodrošinās mūsu smadzenes ar visiem vitamīniem, minerālvielām, aminoskābēm, taukskābēm, tā kā viss salikts komplektos, tā lai nebūtu jādomā, kuru man ņemt, kuru man neņemt, droši var izvēlēties arī šādu programmu, bet noteikti iesaku arī pakonsultēties ar savu konsultantu un pielikt kādu no tiem iepriekš minētajiem produktiem, kas tikai papildinās, pastiprinās mums šo te efektu. Par cik arī pieminēju bērnus, ja, kad neaizmirstam bērnus jau no dzimšanas, ka viņiem arī vajag, viņiem arī ir iztrūkums ar šīm te uzturvielām. Ir fantastiskas programmas bērniem un pat arī autistiem, un ir ļoti labi rezultāti. Tātad šeit jūs redziet programmu,
bērniem, kā mēs arī tātad varam atbalstīt šo te bērnu atmiņu, uzmanību, fokusu. Ir arī atsevišķa korāla grupiņa bērniem, bērnu veselībai, tā kā tiem, kam interesē tieši par bērnu programmām, par bērnu rezultātiem, droši prasiet, jautājiet. Laimīgs bērns, laimīgi vecāki. Jā, un visu šo tātad tu vari prasīt tam cilvēkam, kas tev uzaicinājuši šo Zoom, vai kurš tev iedeva noskatīties ierakstu. Tas ir tas cilvēks, pie kā vērsties un saņemt visu informāciju, gan kur iegādāties šos attīrošos līdzekļus, šos papildus produktus, kur pievienoties grupām. Tā kā tas ir tas cilvēks, pie kā vērsties, un viņš tev iedos visu to pamat informāciju. Un tā tad apkopojot šo visu, ko mēs šodien apskatījām, pirmais ir tas, ka mēs varam izmērīt savu progresu. Mēs varam izmērīt to, kā mēs jūtamies pirms attīrīšanas un pēc attīrīšanas. Mēs varam redzēt skaidrus, konkrētus rezultātus. Un tādi 5 progresa marķieri ir tas, ka mēs varam paskatīties, cik sekundes es varēju nostāvēt ar aizvērtām acīm pirms programmas, kāds ir mans progress. Vārdu meklēšana, cik daudz es nevarēju atcerēties, es mincinājos un nevarēju atcerēties vai nu vārdu, vai notikumu, kā man ir atmiņa uzlabojusies tagad. Smarža ļoti arī runā par to, cik aktīva ir mūsu smadzeņu darbība, un mēs viņu arī varam stimulēt. Mēs vispār smadzenes varam stimulēt gan ar dažādu krāsu terapiju, gan ar motoriku, gan ar to, ka mēs trenējam smaržu, dažādas atmiņas spēles. Plus viss tas, ko mēs minējām, kad ir jāpieliek klāt elpošana, ir jāpieliek klāt fiziskās aktivitātes un uzturvielas. 4. marķieris, pēc kā mēs varam skatīties, tas ir, cik mēs viegli vai grūti koncentrējamies vakarā. Vai mēs vakarā esam pilnīgi autā, mēs bērniem sakam, tu man vispār neko neprasi, neko nezinu. Vispār elementāras lietas, elementāri lēmumi ir grūti pieņemami, tu esi pilnīgi noslogots emocionāli un tavs smadzenes pilnīgi nefunkcionē. Vai tas uzlabojās, ja, kur tu jūti, vakarā vēl varu pieņemt lēmumus, vēl saplānot, viss ir vēl tādā skaidrā prātā. Un 5. marķieris ir pārslēgšanās. Jo cilvēkam ir grūtāk pārslēgties no tā, piemēram, tu skaties lekciju, skaties, tev pazvana kaut kas, un tu tagad, cik viegli tev ir atgriezties pie tā, ko tu darīji. Vai tev tas besīja ārā, tev tagad ir jāiet atpakaļ, jāskatās 5 minūtes, jāiedziļinās, kas tur bija. Cik ātri ir pārslēgšanās no viena darba uz otru vai no viena fokusa uz otru fokusu. Tātad šie ir tādi objektīvie marķieri, pēc kā tu vari paskatīties savu progresu un cik tev viņi ir kvalitatīvi vai nekvalitatīvi. Un tālāk mēs pāriesim pie rezultātiem, bet tas viss, ko mēs gribam, lai tu paņem no šīs lekcijas, ir tas, ka nevis vienkārši informācijas skatīšanās tev iedos rezultātu, bet kad mēs darām holistiski. Tātad mēs esam tieši par holistisku pieeju, ka mēs izdarām fiziskās lietas, ko mēs varam izdarīt attiecībā uz stresu, attiecībā uz gulētiešanu, attiecībā uz komunicēšanu. Plus mums ir fantastiskās dabas vielas, kuras mēs varam pielikt klāt. Ja tu nekad neesi gājusi attīrīšanos, sazinies ar to cilvēku, kas tev uzaicināja šo lekciju, un viņš tev pastāstīs, kā tu soli pa solim var to iedarīt. Jo mūsu veselība, mūsu atmiņa, tas ir dzīves cikls. Arī mūsu rūpes par atmiņu, par smadzenēm, par veselību nav 3 mēnešu projekts, nav 2 nedēļu fokus, nav viena kapsula. Tas ir pastāvīgs darbs ar sevi, ar elpošanu, ar fiziskajām aktivitātēm, ar dabas vielām, lai mēs tiešām mums katram ikvienam novēl no sirds nodzīvot vismaz līdz 95 gadiem kā minimums ar skaidru prātu, ar skaidru atmiņu un tā, lai mēs atpazīstam un atceramies savu jaunību un to, ko mēs darījām vakarā. Un lai mēs atpazīstam savus mazbērnus. Un mēs tālāk paklausīsimies brīnišķīgus rezultātus. Mēs sāksim ar video rezultātu, un tad mums būs arī dzīvie rezultāti. Es gribēju padalīties ar mītas rezultātu. Mēs veicām attīrīšanos pilno programmu 4 mēneši ar Coral Club produktiem, un mēs viņu veicām vairāk tā kā ēdiena nepanesamības un deksējums. Bija arī ļoti interesanti rezultāti tieši saistīti ar atmiņu, spēju mācīties, atcerēties, saprast, uztvert. Meita 11. klasē sāka attīrīšanos, un tad 12. klasē mēs izgājām vēlreiz, un salīdzinot 11. klases un 12. klases atzīmes un arī meitas interesi par mācībām, par turpmākiem mērķiem, tad patiesībā bija ļoti liela atšķirība. Pirms attīrīšanās bija daudz sliktākas atzīmes, bija grūtāk meitai mācīties, atcerēties un koncentrēties. Pēc attīrīšanās 12. klasē ļoti uzlabojās atzīmes, un meita arī pati teica, ka viņa pēkšņi ir sākusi saprast, ko skolotājs stāsta. Viņai ir vieglāk atcerēties, iedziļināties, saprast
kas man bija tāds ļoti liels pārsteigums, jo es nemazākajā mērā neplānošu attīrīšanos dēļ šāda rezultāta. Bet sanāca papildus jauni, un tā arī šobrīd mēs turpinam attīrīties, un arī šobrīd meitai pašai ir jūtami gan enerģija vairāk, gan arī tīri interese un spēja un lielāks prieks. Bet jā, sanāca ļoti labs rezultāts tieši arī ar atmiņu un mācībām un koncentrēšanos. Ar prieku es aicināšu mūsu otro rezultātu, teiksim tā, Regita Nazākova no Spānijas. Lūdzu, Regita, padalies ar savu rezultātu. Jā, sveiki visiem. Mani sauc Regita, un pirms 5 mēnešiem man bija iekaisums, cista, tāds pēkšņs iekaisums. Es nevarēju saprast, kas notiek tādā delikātā vietā. Un man bija vajadzīga ķirurģiska iejaukšanās. Man veica narkozi, pilno narkozi. Ja. Ar narkozi un medikamentiem jau man bija iepriekš saistība. Pirms 9 gadiem man bija 4 operācijas, kur arī bija medikamenti, anestēzijas, un es jau sapratu, un es biju satraukusies, es sapratu, kādas blaknes varētu būt, jā, saistībā ar nervu sistēmu un ar atmiņu, jā. Es pamodos pēc narkozes un jūtu to tādu trauksmi, agresiju, es sāku runāt diezgan agresīvi, es vienkārši nesapratu, kas notiek, bet, es sapratu, ka tās ir blaknes. Pēc pāris dienām jau es biju mājās, un, jā, sākās tā migla galvā, neatcerējos koncentrēšanās spējas, jā, nervoza, bet man ir tā iespēja, kad man bija mājā visi produkti, kā es zināju, kas man ir jādara, jā, paldies jūsu lekcijām, kad jūs stāstat, kā mums ir jāatkopjās, jā, pēc šīm šādos gadījumos, visādos gadījumos, jā. Un es zināju, kā es savam organismam varu palīdzēt. Jā, tad, protams, dzīves ūdens, man ļoti labi palīdzēja B grupas vitamīni, ko jūs arī pieminējāt, B-prime, jā, man bija tieši pakas, viņu intensīvi lietoju. Lecitīns ļoti daudz lietoju, lecitīnu, omegu, es ļoti izjūtu. Jā, un tieši man bija arī aktivīns mājās, tā kā viss, jā, arī aminoskābes man bija, spirulīna, jā, un, jā, pentukāns, protams, H-500, jau tas ir mana ikdiena. Un tiešām pamazām es atguvos, jo pirms iepriekšējām operācijām tiešām darbā es nevarēju koncentrēties. Vispār normālu tādu darbu nevarēju izdarīt. Man tas bija ļoti, ļoti grūti. Jā, un īstenībā, jā, paldies šai veselības koncepcijai. Man bija arī Ocean Meat mājās un Grifoni, jo es biju ļoti nervoza. Es nevarēju, pagulēt, jā, kas vēl man bija mājās, magnīs, jā, tas ir vispār ikdienas produkts mans, jā. Un es šodien atcerējos tādu lietu, īstenībā es ikdienā runāju 4 valodās, un man ir ļoti liels spiediens uz neironiem, uz manu smadzeņu darbību, jā. Un paldies šī veselības koncepcijai, visiem šiem produktiem, es varu pārslēgties, piemēram, no vienas valodas uz otru valodu, jā. Tā kā tu esi resursā, tu pārnāc mājās, tu vari strādāt ar cilvēkiem, runāt dažādās valodās, un man tiešām nav problēma, jo agrāk bija tā, tu esi saguris, noguris, tu nevari koncentrēties, un tas ļoti palīdz ikdienā, jā, gan komunikācijā ar cilvēkiem, gan arī darbā. Paldies šai veselības koncepcijai, produktiem, un arī meitenēm paldies par lekciju, ko jūs darāt, tas ir fantastiski. Paldies, Regita, tiešām ļoti, ļoti vērtīga pieredze. Ieklausāmies šajos vārdos. Ejam pie nākamā rezultāta un došu vārdu Inesei Bečai. Lūdzu, Inese. Labvakar. Es Karaļu klubā esmu jau no 25. gada, 26. janvāra. Es jūtu tik labi to uzlabojumu, kā man ir sakārtojusies veselība. Tas vispār ir super. Un teikšu godīgi, kad mana problēma bija kājas, ja, uz ko es gāju, kāju ceļgali. Es jau daudzos video rullīšos esmu stāstījusi, bet kā man sakārtojas viss organisms, jo saprotu, ka mums viss ir kopā saistīts. Un tas bija tā, kad man ir sakārtojas zarnu trakts arī, ja, un kura dēļ man arī vispār, es saprotu, kāpēc man sāpēja galva, ja, jo viss tas netīrais zarnu trakts, kas ir parazīti, visi, ja, es tagad eju jau arī 3. reizi jau aplī, ja, man drīz arī būs kolovāde, es jau pārbeigšu parašildu. Un es jūtu, kā uzlabos visi orgāni, ja, man tiešām galva nav sāpējusi, vispār es nezinu, kā es sāku iet visu detoks, visu to attīrīšanu, ja, visus programmas soļus, ja.
Tas ir vienkārši burvīgi, kā uzlabos. Man, principā, ikdienai bāze, man ir detoks, visas tā paka, man ir ikdiena. Un es papildus vēl ņemu vēl visus produktus, kādus vajag ik pa laikam. Tāpat es biluronu, grifonu, ja. Tas tiešām tā palīdz, galva ir skaidra, ja tev pilnīgi visa skaidra domāšana. Nu, tas ir super, meitenes, un tās lekcijas, ko es klausos, nu, tas ir vispār. Tā kā paldies visiem, un jūs tiešām darat tādu svētīgu darbu, un es esmu priecīgi, ka es arī varu dalīties, un priekš šo vēstījumu teikt visiem, un ka tiešām, mīļie cilvēki, veselība tas ir viss dārgākais, kas mums ir. Nekāda nauda te nelīdzēs. Un tas es saku, tas ir tāds prieks. Tiešām, meitenes, paldies. Paldies, Inese, tiešām par šo sirsnīgo un par šo tavu rezultātu. Ļoti liels prieks, kā arī turpini jau pati iedvesmot citus. Iesim pie nākamā rezultāta un aicināšu padalīties Līvu Ozolu. Lūdzu, Līva. Jā, nu man tā ar Koraļu klubu ir tā, ka es jau esmu ļoti sen pazīstama, un tas bija aptuveni kaut kāds bakalaurs, ja man tagad ir 33 gadi, tad pirmā pudelīte, ko es iepazinu, bija lecetīns, jā. Un kam es vispār neticēju, man tajā laikā bija taisnvirziena domāšana. Es domāju, tikai tas, ko ārsts pasaka, tikai medikamenti un tikai ibumetīns, kas bija tajā laikā mans labākais draugs, jo man bija ļoti tādas asas galvas sāpes, līdzīgas migrēnām, lēkmveidīgas un jā, galva kā vata, kā arī Diana parasti stāsta. Galva kā vata, tāda smaguma sajūta. Tad tagad, tajā laikā man bija kaut kādi 19 gadi, bakalaurā es mācījos, tad jā, to es sakārtoju. Un pēc tam jau, protams, kaut kur Koraļi mazliet pazuda manā dzīvē, bet pēc tam, 25 gadu vecumā es saskaros ļoti smagi ar veģetatīvo distoniju. Protams, pa slimnīcām pusgada garumā gulēju un ārsti man mēģināja uzsēdināt uz antidepresantiem, bet es pretojos. Un tajā laikā izgāju šo detoks programmu, kurai es principā noticēju uzreiz, jo man tie rezultāti bija ļoti, ļoti ātri. Tā kā jā, un paldies, meitenes, arī jums liels par lekciju. Ļoti iedvesmojoši īstenībā daudz ko mums saprast, ko īstenībā mēs citur nekur nemaz nevaram uzzināt. Tā kā jā, liels paldies. Paldies, Līva, jā, tev ir daudz rezultātu, un mēs noteikti vēl kādā veselības stundā dzirdēsim par katru no tiem. Kā nākamo es aicināšu Ligitu Hofmani. Ligitiņu, lūdzu, padalies arī ar savu rezultātu. Sveiki visiem. Mana problēma jau no bērnības valodas traucējumi. Izejot šeit, to projektu izmaiņu dzīvi 90 dienās, es tiešām reāli izmainīju savu dzīvi tā, ka uz 100% ne, bet gandrīz vai. Jo man ir uzlabojies, man agrāk bija, man ir ļoti stipri, ka nevarēja vispār tur parunāt, kur vēl kaut kāds video filmēt, vai tagad es stāstītu jums, tad, nē, vispār, nē. Un tad man kaut kā pa pirmajā Zoomā, tas bija vēl šī projektā, pārēj tā kā jau izstāstīt saviem uzlabojumiem. Es domāju, es gribu, es varu, un es pēc tam, es biju ļoti, tad biju uztraukusies ārprātīgi. Man liekas, ka man tur vispār, bija viss slikti. Tad es paskatījos atkārtojumu, tad ārprāts, bet tagad man vairs nav ārprāts. Es esmu ļoti priecīga, ka es varu video filmēt un stāstīt un iedvesmot un vēl kādu. Tāds mans iznākums. Tagad jācenšās, ka būs vēl viss uz priekšu. Visi dabīgie produkti strādā uz smadzenēm. Tā, man viss. Super, Ligitiņ, tu esi īsts tiešām tāds piemērs, kad nevajag padoties, nekādā vecumā vispār nevajag padoties, bet darīt visu, ko vien var vēl darīt un redz kādi uzlabojumi, jo šeit tiešām nav vecuma ierobežojuma. Nav. Tas ir atkarīgs tikai no tā, ko jūs darīsiet vai nedarīsiet savā ķermeņā un savas dzīves labā. Paldies tev, Ligita, tiešām iedvesmojoši, super. Kā nākamo es paaicināšu rezultātu dalīties mūsu iemīļoto pazīstamo nutriciologu Vinetu Meduņecku, jo varbūt visiem liekas, viņai jau problēmu nav bijis, bet viņa padalīsies arī ar savu pieredzi. Vineta, lūdzu.
Jā, labvakar visiem, paldies par šo burvīgo lekciju. Ja Vinetai Meduņēckai pirms 16 gadiem nebūtu bijušas problēmas, viņa nebūtu šeit noteikti vispār nekad. Un man ir ļoti daudz rezultātu, bet runājot tieši par atmiņu un kognitīvajām spējām, tā bija viena no manām lielākajām problēmām, kāpēc es meklēju dabas ceļu, jo tajā brīdī es strādāju par lietvedības organizatoru, sekretāru, man bija ļoti daudz darīšanu, un pirms tam es biju cietusi avārijā, kur it kā man nekas fiziski nekaitēja, bet pēc tam es sāku just, ka man pazūd kontakts. Es vienkārši kaut ko daru, un man ir jādara, un es vairs neatceros, kas man ir jādara. Es tā kā uzkarās, tā kā uzkarās dators. Ja, mans vadības centrs vienkārši uzkarās, un es biju pasākumu arī vadītāja, un es atceros, mēs aizraucām uz vienu pasākumu lielu, kur man viss ir jāvada, bet man vienkārši ķīselis kaut kāds galvā, man iestājas kaut kāda panika. Es domāju, kā lai es tagad no šīs situācijas vispār izeju, jo es nespēju atrast kaut kādus loģisku darbību, tā kā savā galvā, kas man jādara, kur man jādara, man jāvada kolektīvs, jo tā kā jāsaka, kas viņiem jādara, bet es pati nezinu, kas man jādara. Un, mīļai, tā bija vienkārši kaut kāda ārprātīga, šausmīga sajūta. Es domāju, viss man jāiet no darba prom, tagad vienkārši sēdēšu un neko neatcerēšos, ja. Un tad, kad es sāku veselības koncepciju, protams, pēc jau katru dienu, jau pēc dzīva ūdens, pēc visas attīrīšanas, pēc šūnu uztura, man palika arvien labāk, un, protams, kā jūs redzēt, es lasu lekcijas. Un uzstājos lielu auditoriju priekšā un pat milzīgu auditoriju priekšā, neskatoties uz to, kad ir blakus vēl šis stress, ja? Tā kā koncepcija strādā. Un kas vēl, protams, bija manā dzīvē, vēl viens tāds smadzeņu aptumsums, ja, kad es izslimoju Covidu. Es domāju, ka daudzi pēc Covida ir pamanījuši šo, ka nav vairs galva tādā stāvoklī, kāda bijusi iepriekš. Un tiešām tā bija, es viņu izslimoju, un man ir jāvada lekcija, un man it kā viss ir sastrukturēts, un es neko nesaprotu. Kas man tagad jāsaka? Man viss tur tā kā jaucās pa galvu krustu šķērsu, vienkārši ķīselis. Un es tajā brīdī saprotu, ka man vajag kaut kādu vienkārši ātro palīdzību. Ko es daru? Tātad mums ir absolūti fantastisks produkts Mindset. Jau iekodēts nosaukumā ir prāta komplekts. Ja? Tātad tas ir tas produkts, kas tā kā to hemaencefalātisko barjeru spēja viņai tikt pāri un nogādāt šīs vielas mūsu neironos. Protams, labā ziņa, neironi atjaunojās, ja jums arī ir palicis kaut viens neirons, jūs varat, 740 neironi katru dienu var jauni veidoties, un ko es darīju? Lai ātrāks efekts, uzreiz 3 kapsulas 40 grādīgā ūdenī un dzēru tādu kokteili 2 reizes dienā. Ticiet, man novadīja normāli lekciju, ja? Kāpēc ūdenī? Ātrāka iedarbība. Mēs viņu arī šo mindsetu var ikdienā dzert kā tēņu, īpaši, ja ir jau kaut kādas lielākas problēmas. Tā kā viss strādā, productivity, tas ir smadzeņu maize, neironu sastāvdaļa, ja tas kunkulīts sastāv no aminoskābēm. Vajag barot ar lecitīnu regulāri un dot bērniem, tad viņi izaug tik gudri. Mana mazā Melisa, kur ēd produktus, viņa tagad jau 4 valodās runā vispār un valodu iemācījās, man liekas, mēneša vai 2 mēnešu laikā. Viņa dzīvo Nīderlandē, gan angļu valodu, gan nīderlandiešu valodu, visas valodas. Ja? Tā kā, jā, paldies jums! Super rezultāti tiešām, un arī par bērnu rezultāts un tavs rezultāts. Tā kā ņemam vērā šos te produktus un nežēlojam. Kā nākamo es aicināšu padalīties arī ar savu rezultātu Eva Eniņa. Lūdzu, Eva. Sveiki visiem! Man bija tā kā būtiskākais arī tās svara problēmas, ko es atrisināju, un arī gremošanas problēmas, bet gadu atpakaļ man bija arī problēma ar atmiņu. Man pēc Covida bija pasliktinājusies atmiņa, un man jau sāka tas tā kā uztraukt, jau baidīt. Un tas bija viens no tiem stimuliem, kas man ļauj saņemties vispār uzsākt koncepciju, jo es biju tiešām sabijusies, jo man tā atmiņa nekad pirms tam nebija pasliktinājusies tā. Un tas viss pateicoties Covid laikam, jā, un visām potēm noteikti, ko mums uzspieda, jo man bija pat tāda lieta, kad pēc potes nākošā dienā es braucu ar mašīnu pa šoseju un man vienkārši tā kā migla priekšā, viss samiglojās, un es neko neredzu. Man pāris minūtes tā bija, un tad es tā kā hopš, un es domāju, kas notiek? Tas viss tā salikās kopā, un tieši parādījās manā dzīvē veselības koncepcija, ko es pagājušajā gadā uzsāku arī tieši maijā, būs gads. Un es esmu ļoti priecīga, jo pateicoties koncepcijai, man viss sāk pamazām sakārtoties.
Pamazām svars sāka kust, pamazām uzlabojās gramošana, sakārtojās arī atmiņa, miegs uzlabojās, enerģija parādījās. Un es tiešām jūtu, kā tie veselības uzlabojumi tā strauji nāk klāt, un es jūtos pilnīgi kā cits cilvēks, jo pilnīgi tā enerģija un koncentrēšanās parādījās galvā, ceļš pēc kola vadas, iztīrījās viss zarnu trakts, un likās arī galva paliek skaidrāka tāda un tīrāka, un domas bija savādākas, pilnīgi nāca tādas idejas galvā, un bija enerģija darboties un kaut ko iet darīt, un tagad es šeit arī esmu un stāstu savu pieredzi, un gribu iedrošināt arī citus, tiešām pamēģināt, nebaidīties un klausīt, ko saka veselības treneri, jo mēs esam izgājuši tam visam cauri, un droši uz priekšu. Paldies, Eva, tiešām par tavu pieredzi. Jā, man liekas, šīs te pēc Covid sekas ļoti daudzus cilvēkus skāra. Paldies, ka dalies. Un kā noslēdzošais rezultāts, es aicināšu padalīties Anitu Bernāni. Anita, lūdzu. Labvakar. Mana miglainās galvas epopeja sākās īsi pēc 40 gadiem. Tagad man jau ir 71. Tas tā sākās pēkšņi, līdz tam es dzīvoju tā bezrūpīgi, ēdu visu, kas pagadās, nemaz nešķirojot tur labos produktus no sliktajiem. Daudz bija cukura, regulāri ceptie kartupeļi un tā tālāk, viss kaut kas. Un tad pēkšņi vienā dienā burtiski nogāzos no kājām. Es nesapratu īsti, kas ar mani notiek. Sāka rēbt galvā, pēkšņas tādas vemšanas lēkmes, un domāju, mirstu nost jau. Tad mani aizvedā ātrā palīdzība, tur sākās zāļošana un dažādas tur zāles, pilināšanas, Atceros, tur periodiski betaserku lietoju, paracetamolu, arī pēc slimnīcas, Tomēr tā pūkainā, miglainā galva tā kā visu laiku. Es domāju, pat cik es neesmu tāda sintētisko vielu piekritēja, es domāju, kaut kā jāsāk savādāk rīkoties. Un līdz iepazinos ar Coral Club veselības koncepciju. Izgāju visus 3 etapus, tīri veiksmīgi. Sākumā likās, neko tādu nejūtu, tā kā tāds nogurums. Tad sāku arī to vitamīnus vēlāk, to organismu tā kā stiprināt. Kā jau teicu, rezultātus es sajūtu vēlāk. Galva noskaidrojās, es jūtu, ka man vairs nav citramons jādzer, vispār nekādas zāles patreiz nelietoju. Uzlabojās atmiņa, tā kā normalizējās asinsspiediens arī, kas agrāk nebija. Nesalst kājas, rokas, kas agrāk sala. Vispār vairāk enerģijas, skaidrāka pat redze. Paldies, Anita. Tas nav vienas dienas, neviena mēneša projekts, tas ir visas dzīves projekts, jo kā mēs ēdam katru dienu, tā arī mums jātīrās ir, ja ne katru dienu, tad vismaz regulāri noteikti. Kā minimums 2-3 gadā, un tad arī mēs tiešām neiedzīvosimies tajās visās problēmās un veselības likstās. Inga, došu tev noslēdzošo vārdu. Jā, paldies visiem par fantastiskiem rezultātiem, par dalīšanos. Es ļoti ātri vēl gribu pastāstīt sava puikas rezultāti, cevišķi māmiņām, kuru bērni ir cietuši no potēm. Jā, tas bija, man jāsaka, milzīgākais, lielākais lēmums, ko es nožēloju, kad savam vecākajam dēlam, kuram šobrīd ir 10 gadi, mēs izdarījām pirmo poti, no kura viņam bija ļoti slikts efekts. Viņam bija runas aizkavējumi, viņam bija attīstības aizkavējumi. Viņš līdz 2 gadiem, pat līdz 3 gadiem tur runāja 1-2 vārdus. Viņš vispār nevarēja saprast, ko viņš runā. Sapratu tikai es un mana mamma. Un manam jaunākajam dēlam mēs neizdarījām nevienu poti. Tas bija vienkārši man tāds, trieciens, es sapratu, ko tas viss nozīmē. Mēs regulāri attīram organismu, mēs dodam visas šīs uzturvielas. Manam vecākajam dēlam šobrīd ir masīvi uzlabojusies, kā viņš runā, kā viņš spēja izteikties. Šobrīd viņš pat skolā prezentē, un pat viņam ir labākās atzīmes dēļ tā, kā to visu var uzlabot. Protams, tas, kad mans jaunākais dēls nedabūja vispār neko no tā un arī šobrīd saņem visus uzturvielas, viņš, protams, ir daudz pārāks. Viņam, protams, visa tā attīstība un viss tas ir daudz lielāks, bet
Bet, mīļās mammas, ja jums ir bijušas bērniem pocis, un jūs jūtat, ka viņš lēnāk runā, un viņš neattīstās, vai viņš nevar atcerēties, to viņam stāsti 10 reizes, un viņš nevar atcerēties. Nevis stresot pret viņiem, bet tiešām attīriet. Pirmais solis - attīriet, dodiet katru dienu dzīvu ūdeni, uzturvielas, viss atjaunojās, viss uzlabojās. Tā kā paldies milzīgs visiem, kas bija, kas dalījās, rūpējamies par savu atmiņu. Šodien ejam pastaigāties, parunājam ar cilvēkiem, elpojam, uzņemam uzturvielas, attīram organismu un dzīvojam brīnišķīgi līdz sirmam vecumam ar skaidru galvu.